izšūt skaistas rozītes uz adījuma vai auduma. Rozīšu izšūšanai es izmantoju zeķu dzijas atlikumus. Un tā. Nogriežu aptuveni 100 līdz 110 cm garu diedziņu un to pārloku uz pusēm. Diedziņu ievelku adatā, tā lai pavadiena locījuma cilpiņa ir garāka. Ieduru adatu rozītes atrašanās vietas vidiņā un izvelku rozītes pirmās ziedlapiņas vietā. Adatu ar diegu izvaru cauri sākotnējai cilpiņai. Adatiņu atkal ieduru pirmās ziedlapiņas galā un pavadienu izvelku otrās ziedlapas galā, to atkal virzot uz rozītes vidu un nākošās ziedlapas galu. Šādi ir jāizšuj 5 rozīšu lapu pamatstaras. Rozītēm vienmēr ir nepārskaitlas ziedlapu. No 5. ziedlapas gala adatu iedur rozītes vidū un izvelk pavadienu blakus pirmā valdziņa vidū. Var redzēt, ka pavadiens iet pāri pirmās rozītes ziedlapas starai pa augšu, tādēļ rozīte sāk vīt, izvelkot pavadienu zem otrās lapas staras. Turpina vīt rozītes ziedlapiņas, pavadienu izvelkot pamīšu starām. Tas ir pa augšu, pa apakšu, tā turpina, uzmanīgi un nestingri pievelkot pavadienu. Tā vīja jeb izšuj rozīti, līdz visas pamatstaras ir pilnas, jeb ziedlapiņas ir aizpildītas. Diegu nostiprina, pavadienu izvarot cauri rozītei, bet stingri nepievelkot. Otrais adatiņu ietur netālu, bet aizķirot citu pavadienu. Uzmanīgi izvelk diedziņu un to tuvu rozītei nogriež. Tālūk, puķīte rozīte ir gatava. Bet katram meistaram savi niķi, katram meistaram savi stiķi.